Labiet darbu ciemojas Rīgas Franču licejā, kur mēs esam ieradušies, lai satiktos ar 12. klases skolnieci Annu Lielpēteri. Anna tikko kā ir atgriezusies no starptautiskās jauno zinātnieku izstādes Maskavā Expo Sciences Europe, kur viņa devās pateicoties SMS Kredit LV finansiālam atbalstam. Es varētu teikt, ka Anna ir viena no brīnišķīgākajām 12. C klases skolniecēm, un man ir tiešām ļoti liels prieks, ka viņa izvēlējās rakstīt zinātnisku pētniecisko darbu ķīmijā. Un pie šī darba mēs strādājām vairāk kā gadu. Anna, zinātnes pētnieciskā darba nosaukums ir jauna nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīna sintēze, to ķīmisko un elektroķīmisko īpašību izpēte. Sāka, lūdzu, kas slēpjas aiz šī garā un varbūt neķīmiķa ausī sarežģītā nosaukuma? 1,4-dihidropiridīni ir savienojuma grupa, kuras pārsvarā izmanto medicīnā. Un savā darbā es izveidoju jaunu metodi tādu savienojumu izveidošanai, kurš varētu perspektīvi izmantot jaunu bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzē un, piemēram, radīt jaunus medikamentus sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai. Anna, man tev negans lūgums. Vai tu lūdzu vari pateikt savu zinātnes pētnieciskā darba nosaukumu angļu valodā? Jā. The synthesis and electrochemical oxidation of novel asymmetrically substituted 1,4-dihydropyridines. Tā tas skan angliski. Un tagad mūs visvairāk interesējušies jautājums. Kā tev klājās Maskavā? Gāja ļoti labi. Tā ir izstāde, ko rīko Starptautisku brīvā laika pavadīšanas organizācija Milset. Un vienu gadu tā notiek Eiropas līmenī, vienu gadu starptautiskā. Un šogad bija Eiropas pasākuma gads. Bet neskatoties to, bija dalībnieki no visas pasaules, no Kuveitas, Meksikas, Argentīnas un daudzām eksotiskām valstīm. Un notika arī kopā ar vienu Krievijas jauno zinātnieku izstādi. Līdz ar to bija arī interesanti paskatīties, ko Krievijā dara un ko dara visā pasaulē zinātnē. Vai tu vari nedaudz pastāstīt, kā tika vērtēti jauno zinātnieku darbi? Šogad darbiem vērtēšana nenotika. Es saprotu, ka Maskavā tā mēdz notikt, ka viņi nevēlas vērtēt darbus. Līdz ar to bija ekspertu komisijas, kas gāja pie darbiem, klausījās prezentācijas un uzdeva jautājumus. Bija ļoti interesanti runāt ar ekspertiem, jo, piemēram, man eksperti bija tik sagatavoti, ka es pat uzzināju jaunas lietas, ko es iepriekš nezināju par savu darbu. Un tad katram tika arī tāds atsevišķs tituls, par ko tieši viņa darbs ir vērtīgs un var saņemt šo certifikātu. Kāds bija tavs lielākais ieguvums no dalības šajā izstādē? Vērtīgākais ieguvums, man liekas, ka varētu būt savstarpējie kontakti, kas tika iegūti, jo gan nāca daudz zinātnieku, kas piedāvāja iespēju piedalīties citās izstādēs pasaulē, bet arī ar pašiem dalībniekiem. Piemēram, viena dalībniece no Šveices izdomāja izveidot mājaslapu, kurā visi dalībnieki, kas piedalījās šajā izstādē, var ievietot savus darbus un arī nākotnes projektus. Līdz ar to būtu iespējams varbūt pat veidot savus starptautiskus jauno zinātnieku projektus. Varbūt tev prātā ir palicis kāds kurjos no Maskavas brauciena? Lielākai kuriozi, laikam, saistās ar to, ka krievi nerunā angliski, kas man ļoti izbrīnīja, bet neviena vecuma krievi jaunieši nerunā angliski. Un tad, piemēram, bija pie mums pienākuši jaunieši no krievu izstādes daļas un vēlējās kontaktēties, uzzināt kaut ko par mūsu darbu. Un tā kā viņi nerunā angliski, viņi pārsvarās vai mēģināja iztikt ar tām krievu valodas zināšanām, kas ir mums, vai arī izmantoja tulkotāju palīdzību. Un vienu brīdi kāds puisis ļoti ilgi atkārtoja vārdu try, tā kā mēģināt. Un mēs nekādi nevarējām saprast, ko viņš grib uzzināt no mums. Un tad viņš telefonā ievadīja to vārdu krieviski un iztulkoja latviski. Un izrādījās, ka viņš gribēja uzzināt, vai mēs neesam nogurušas. Anna, šogad es pabeidzu 12. klasi un šobrīd jau notiek pieteikšanās pamatstudijām Latvijas augstskolās. Saka, lūdzu, kur tu plāno studēt? Es plānoju mācīties Rīgas Tehniskajā universitātē ķīmiju. Un man ir paveicies tādā ziņā, ka man jau tur ir budžeta vieta, jo es piedalījos konkursā, nācu un studēju RTU, kur man arī izdevās iegūt iespēju bez maksas studēt. Tā kā man nākotnē jau ir zināma. Anna, liels tev paldies par interviju un novēlu tev veiksmi augstākās studijas gaitās. Annai uzrādās ļoti laba ideja startēt šajos labajos darbos. Un tāpēc mēs arī visi kopā droši vien esam pateicīgi labajiem darbiem par to, ka Annai vismaz ceļa nauda un šīs lietas nebija jāsadz pašai. Viņa varēja piedalīties tiešām tādā augsta līmeņa prestīžā pasākumā, kurš, teiksim, no iepriekšējās pieredzes, varu teikt, skolānam dot pieredzi un atspaidu visam dzīvem. Paldies vēlreiz labajiem darbiem. Anna to ir izmantojusi un ir bijusi fórumā, kurā varbūt tikai reizi mūžā.